Sveicināti atpakaļ dzinējspēkā. Tātad šodien man ir sliktāka balss tādēļ, ka es esmu bišķiņ saslimis. Un tā kā pagājušā epizode bija pirms 2 nedēļām, jo es nevarēju uzfilmēt citu iemeslu dēļ, tad šodien būs apmēram 20 minūšu garš video. Un šodien tā kā būs garāks, tad mēs runāsim arī par vairākām lietām. Un šodien mēs runāsim par 2 automašīnām. Vēl es mēģināšu attēlot dažus mašīnu trikus, kā arī parādīšu dažas mašīnas, kas iznāks šogad. Parādīšu vienu interesantu lietu, kā arī, protams, 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Tad šodien pirmā automašīna, par ko mēs runāsim, būs Opel Mokka. Tad šī mašīna maksā sākot no 24 800 eiro. Un ir divas iespējas. Ir benzīna, un benzīna modelim ir degvielas patēriņš ir 5,9 līdz 6 litri uz 100 km. Un otrs ir elektriskais. Un elektriskā modeļa degvielas patēriņš ir 153 līdz 158 kWh uz 100 km. Tātad šai mašīnai ir 6 krāsas. Pirmā ir balta, otrā ir pelēka, trešā ir melna, ceturtā ir sarkana, piektā ir zaļa un sestā ir zila. Tātad runājot par jumta un dzinēju pārsegu. Tātad stils sniedz iespēju izcelties. Ir pieejami vairāki ekskluzīvi dizaina elementi un daudzas personifikācijas iespējas, kas uzlabo Mokka izskatu, tostarp vizuāli dinamisku jumta un dzinēju pārsega krāsu izvēli. Tātad šiem Opel Mokka ir speciālas tālās lampas, kuras izdara tā, ka, ja, piemēram, brauc priekšā mašīna, tad tu vari ieslēgt tālās gaismas, un viņa vienkārši izslēgs tajā punktā, tajā svītrā, kur ir pati mašīna priekšā. Tad šai mašīnai ir arī automatiskā kruīza kontrole un automatiskā avārijas bremzēšanas sistēma, kura atpazīst gājējus, un tagad viņa atpazīst gājēju, tad sistēma automātiski uzraugas satiksmi priekšā. Un ja automašīnas sistēma konstatē priekšā esošu transporta līdzekli, gājēju vai citu objektu, tā brīdina par situāciju, kurā iespējams sadursme. Un ja autovadītājs ignorē sistēmas brīdinājumus, tad tā automātiski bremzē automobīli. Šai mašīnai pieejams arī 180 grādu panorāmas atpakaļskata kamera, kas nozīmē, ka, jūs apmēram saprotat, bet tas nozīmē, ka jūs varat redzēt aizmugurē visu uz 180 grādiem. Un runājot par izmēriem, tad garums ir 4151 mm, platums ir 1987 mm un augstums ir 1538 mm. Šīs mašīnas bagāžas nodalījuma tilpums ar paceltu aizmugurējo sēdekli ir 310 litri, bet bagāžas nodalījuma tilpums ar nolocītu aizmugurējo sēdekli ir 1600 litri. Tātad tālāk mēs runāsim par mašīnām, kas iznāks vai jau ir iznākušas šajā gadā. Un tātad pirmā ir Range Rover Electric, un paredzamā cena šai mašīnai ir 178 000 eiro. Otrā mašīna ir Hyundai Ioniq 9, kuras paredzamā cena ir 77 000 līdz 95 000 eiro. Nākamā ir Dacia Bigster, kuras paredzamā cena ir 23 000 eiro. Un ceturtā ir Cupra Raval, kuras paredzamā cena ir 23 000 eiro. Un
ja jūs gribat dzirdēt vairāk par firmu Cupra, par to es runāju savā 10. epizodē. Tad 5. mašīna ir Alpine A290, kuras paredzamā cena ir vairāk kā 35,000 eiro. Tad nākamais ir Fiat Grande Panda, kura maksās apmēram mazāk kā 26,000 eiro. Tad 7. ir Polestar 5, kura maksās no 83,000 eiro līdz 119,000 eiro. Un 8. ir Škoda Epic, kura maksās no 26,000 eiro. Tad es parādīšu tagad arī dažus mašīnu trikus un skatāmies. Tātad rampa mums ir gatava. Pati mašīna mums arī ir gatava. Un tātad mēs varam sākt triku. Tātad mašīna ieskrienās kārtīgi. Un lec. Labi, rampa mums ir tagad gatava, drīzāk treps, arī pats auto ir gatavs. Meitenes tagad sēž uz trepēm, un mēs varam sākt. Pirmais nesanāca, tāpēc mēģināsim vēlreiz, un beidzot sanāk. Tagad mēs uzliekam divas kastes, kā divas mājas, un ieliekam iekšā arī cilvēciņus, tā lai būtu interesantāk, kā arī kaut kādu mošķi, nezinu, kas tāds ir. Uzliekam rampu, kā arī mašīnu, un varam sākt. Un vēl, protams, uzliekam arī boksacīmdu apakšā, tā lai būtu mīksts. Un tātad rampa ir gatava, mašīna ir gatava, mājas ir gatavas, visi cilvēciņi, boksacīmds un mošķis ir gatavi, un tad mēs varam sākt. Mašīna ieskrienas, lec un atsies pret malu. Tagad mēs aplūkosim pēc dažādiem leņķiem un ātrumiem. Tad tagad ir pienācis laiks pie mūsu otras automašīnas, kas ir Volvo X30. Tad šīs mašīnas bagāžas nodalījums ir diezgan liels, kas ir 318 litri ietilpībā. Un šī mašīna maksā sākot no 38,850 eiro. Tad šai mašīnai ir trīs tā kā veidi, kas ir Core,
Plus un Ultra, un katrai no tām ir tādas plusa funkcijas, piemēram, panorāmas jumts, Park Pilot Assists, Google visādas lietas un vispārējais. Kā arī var izvēlēties Single Motor Extended Range, kas būs aizmugurējā piedziņa, un 100 km/h viņi varēs sasniegt 5,3 sekundēs. Un otrs ir Twin Motor Performance, kas būs pilnpiedziņa. Un pilnpiedziņa varēs 100 km/h sasniegt 3,6 sekundēs. Salona gaismai ir 5 veidi. Tie ir šāds. Šis ir otrais. Šāds ir trešais. Ceturtais izskatās šādi. Un piektais izskatās šādi. Par šo mašīnu es baigi nerunāšu tālāk. Apskatīsimies, kā viņi izskatās no tuvāka izskata. Tātad šeit var arī parādīt, kā var ielikt ratus, kādā izmērā, cik liels ir bagāžnieks. Un kā arī parāda, kāds ir izmērs, piemēram, kad liek iekšā golfa somu. Kādi ir izmēri, ietilpība un vispārējais. Kā arī parāda, cik liels ir bagāžnieks, kad nolauk krāsas, un ka var ielikt iekšā arī skapi, kādi ir izmēri un vispārējais. Tātad tālāk mums ir Iconic Saab Car Museum grāmata. Tad patiesībā šī ir nevis kā grāmata, bet vispār viņa ir milzīga. Tiešām, kad viņu atver vaļā, tur ir iekšā maziņa grāmata, kur ir rakstīts par vairākiem par piemēram Saab dizaineri un menedžeri un tā tālāk. Vēl tur ir arī balti cimdi, kā arī milzīgas fotogrāfijas. Bet skatoties uz grāmatiņu pašu sākumā, tad atverot, tur ir rakstītas visādas lietas un intro par Saab 70 gadiem un dažas bildes maziņas. Mums ir dažas mašīnas arī, kā piemēram šis Saabs. Tad tālāk mums iet vēl Saabi, Sonet 1, tad vēl Saab Sport, vēl Saab Sonet 2, par ko es runāju vienā no saviem video. Tad tālāk ejot vēl Saabi, protams, tā jau ir Saabu mašīna.
mašīnu muzejs, tā kā Saab Turbo un Saab Aero X, par kuras arī runāju vienā no saviem video. Un tas arī viss no grāmatiņas. Tālāk aizņemam baltos cimdus un viņus uzvelkam. Kick. Tad pēdējais mums, protams, ir palikušas 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Un šodienas mašīna būs Volvo Amazon 120 series. Tad šo mašīnu ražoja Zviedrijā un ražoja no 1956. gada līdz 1970. gadam. Šai mašīnai ātrākais ātrums bija 174 km/h. Un šai mašīnai viņa bija cieta un izturīga, un arī diezgan pārsteidzoši bija tas, ka viņa bija arī ļoti ātra savā rallija versijā.